Ko nozīmē gumija? Galdu un mēbeles industrijai tas ir saīsinājums. Galdi un mēbeles industrijai. Kā izdomāji šādu biznesu nodarboties? Garš ceļš, tas īsais, protams, ikvienam noliktavā. Mēs paši saskarāmies ar problēmu, kur ko novietot. Jo pirms tam mēs nodarbojāmies ar durtinīšu riepu tirdzniecību. Ko? Ar ežu riepu tirdzniecību. Bet tas bija oriģināli riepas, kuras bija no testiem nākušas no rūpnīcām, sadurstītas ar caurumiņiem. Tad viņas atjaunot? Nē, mēs neatjaunojām, mēs pirkām gatavu produktu. Un tad tajā noliktavā bija kompānija, kura nodarbojās ar plauktiem. Un tad no tā mums aizsākās ideja. Tad vēl uzdeva paziņu vai nezinu, kur var aprīkot noliktavu, kas būtu lielisks pakalpojums sniedzējs. Un tad tā ideja kaut kā lēnām dzima. Protams, sākotnēji mēs tirgojām tikai plauktus, tad jau nāca papildinājumi nepieciešami nozarei. Tātad, kur darbinieks ģērbjās, tad nāca metāla mēbeles, darba galdi, un tad jau vēl papildus nāca sadaļa klāt ar mazo tehniku. Jā, un tad no mazās tehnikas jau lielā tehnika. Kaut kas jauns paredzēts, kas parādīsies vēl? Idejas ir daudz. Marketingam jātiek galā vispirms ar esošo, un tad mēs arī visu laiku kaut kādu jauninājumu nāks klāt. Un mārketings, ko teiks? Viņi negrib, lai viņiem tās idejas liek uz galda, jo viņi netiek ar esošajām. Tur ir garš saraksts, bet saturās.